125. gada bībele latviešu valodā, kuru pērn decembrī Helena B. dāvāja pirmā Vācijas vēstnieka atjaunotajā Latvijā grāfa Hāgena von der Venge Lomsdorfa ģimene. Tās nodošanu sāka visvecāka bibliotekāre Dace Pamata, kura LNB strādā jau 45 gadus. Es tagad raudāšu jums pa priekšu. Sakiet, kādēļ tādas asaras jums birst tagad? Man ir svētki. Nebija raudāt. Īpaša diena. Ne tikai man, bibliotekai, Latvijai. 2,5 kilometrus garais gaismas ceļš bija sadalīts 8 posmos – Krišjāņa Barona iela. Mēs piedalāmies mūsu garīgo vērtību pārvietošanā. Iespēja piedalīties valsts pārvaldē. Tad Vērmanes dārs, dubultā ķēdē stāv gan Sirmgalvie, gan pavisam Mazuli. Varam dejot, varam dziedāt, esam koris, esam senioru koris, un esam atnākuši visas te no mazās gildes un strādājām. Taču tik svarīgs notikums, vēsturisks moments, kurā viņa piedalījās. Nu, ir tāda svētku sajūta, īstenībā, un tu redz, ka process notiek. Nav augstu tēņu dzeram un tādu labu darbu darām. Uz gaismas pila grāmatas nesen sasautās ar barikāžu laiku, kad arī ko dziedāja pa gaismas pili. Mēs pa Latviju domājām, kad būs tā gaismas pils. Un tagad ir uzcelta, vai no forši. Akcijā piedalījās arī veseli kolektīvi un klases, bija arī galvaspilsētas viesi. Tas ir tā kā parāda tautas vienotību, un tiešām, ka te var cilvēki atnākt un nest tās grāmatas un priecāties un tiešām sajust to pozitīvo. Sigulda atbrauca palīdzēt ar visu savu turētas soļu un skaistajiem stieķiem palīdzēt šai skaistajai rindai grāmatas var padot. Pie brīvības pieminekļa notiek aktīva fotografēšanās. Paldies! Tūkstošiem cilvēku nostājās vienotā ķēdē, lai nodotu grāmatās. Cilvēku maiņa notiek ik pēc pusstundas, un šādā veidā grāmatas savas jaunās mājas sasniegs noteikti ātrāk nekā ar mašīnu. No rokas rokā grāmatu nodošana gan nerit tik raiti, kā plānots. Pirmā grāmata gaismas pili sasniedza ar pusstundas nokavējumu. Gaismas ceļu tā mēroja vairāk nekā stundu. Jūs vēl nav sasaluši? Jā, nāc jau maiņa nāk, tūlītās būs. Dalībai gaismas ceļā pieteicās gandrīz 15,000 cilvēku, bet daudzi cilvēki akcijā iesaistījās no malas, nereģistrējoties. Šī ir tā diena manā dzīvē, kad es esmu nepārtraukti pusstundas laikā izlasījis visvairāk grāmatu nosaukumu. Ritmiskas mūzikas pavadībā daudzi metās dejā. Ziema ir iestājusies, ko darīt. Jākustās. Aiziet tur grāmatu, turi grāmatu, turi grāmatu, turi. Uz ķēdes noslēguma posma akmens tilta pūta ledains vējš, tur cilvēku rinda bija ievērojami retāka. Lai vai kā šodien savu galamērķi siltu plauktu gaismas pilī sasniedza 2000 grāmatu, lai gan sagatavotas bija 7 reiz vairāk. Ir aizkustinoši patiešām redzot šo milzīgo solidāro atbalstu un vienkārši fantastiski. Pārējas grāmatas uz jaunu ēku nogādās parastā veidā. Skrimante Baļķūta, Raids Valters, LNT. Grāmatu draugu ķēde šodien bija vērienīgākais, taču nevienīgais Rīgas